kāds bija tas stāsts. Un tas aizņēma vairāk nekā 2 gadus. Apjoms bija diezgan liels grāmatēm, rakstīšana bija ļoti nopietna daļa tam visam. Pirmajā uzmetumā, pirmajā manuskriptā, ko es uzrakstīju, bija 225,000 vārdu. Vai tas ir daudz vai maz? Tas ir daudz. Principā grāmatēm pietiek ar kādiem 80,000. Sākumā šķita, ka varbūt tomēr redaktūras procesā kaut kas aizjūst nost, jo redaktori teica, mierīgi 4. daļa uzreiz mēs izņemsim ārā, būs labi. Bet jo vairāk mēs gājām cauri, jo vairāk mēs sapratām, ka tā viegli nemaz neko nevar izmest ārā. Un vienā brīdī mēs sapratām, ka ar visām tām fotogrāfijām, kas ir grāmatā, tad tā grāmata mums 1000 lapus spīdes. Tad viņi jau šobrīd ir ļoti strādas. Tā tika pieņemts lēmums to grāmatu pusē griezt pušu. Tā kā otra grāmatas daļa jau ir uzrakstīta. Šobrīd es darbojos pie tādas mazliet papildināšanas. Un 1. maijā man ir jāsūta šis gala manuskripts redaktorei. Tad mēs iesim vēlreiz visam cauri. Un ļoti ceram, ka uz Ziemassvētkiem. Bet šī pirms varētu būt otrā daļa. Tas ir procesā, un es zinātu, ar ko stāsti beidzas un turpinās. Bet par tām fotogrāfijām, tas vispār ir atsevišķi stāsts. Jā, mums ļoti svarīgi bija, lai grāmatā ir skaistas fotogrāfijas un interesants, jo, kas ir ceļojuma grāmata bez fotogrāfijām, dīvaini būtu. Tā kā tas bija mans darbiņš, jo es tekstu nerakstu. Jā, vārdi no Alīnas, bildes no manis. Kā jūs minēju, viena no problēmām ir izvēlēties bildes. Tas mums bija ļoti grūti, jo fotogrāfija, kas mums pašiem patīk, ir tiešām mums ļoti daudz. Un kā no tām izvēlēties tās dažas, kuras ir cienīgas nonāk grāmatā. Tas bija ļoti sarežģīti. Mēs daļu jau bijām izvēlējušies pirms tam un apstrādājuši kaut kādiem citiem rakstiem, žurnāliem. Bet grāmatā tas faktiski viss bija jādara pa jaunu. Mums palīdzēja grāmatas maketētājs dizainers, protams, jo viņš ir svaigs skatu uz tām visām bildēm paskatījās un varbūt bildes, kas mums pašiem likās mīļas un interesants, viņam kā cilvēkam no malas tā nelikās. Jā, bet kopā visos mums bija kopā 75,000 kadri tajos ceļojumos, kas ir apmacīti grāmatā, kuriem mums ir jāatlasa aptuveni 350 bildes. Grāmatā ir cik fotogrāfijas? 356 aptuveni. Jā. Bija grūti izvēlēties. Otrā lieta ir, kā tās fotogrāfijas apstrādāt tā, lai viņas izskatās labi ne tikai uz ekrāna, bet arī uz papīra, jo ekrāni ir koši, spilgti, krāsas bieži vien var attēlot labāk nekā izdrukāt uz papīra. Un, ja bildes vienkārši kā no kameras drukā uz papīra, tad bieži vien viņas pārāk labi neizskatās. Tā kā tas bija otrs, ar ko mēs ilgi cīnījāmies, jo gribējās, lai tās fotogrāfijas labi izskatās. Man ir bijušas izstādēm drukātas bildes uz papīra, bet grāmatē tas tā kā cits apjoms un ļoti daudz darba bija. Nebija arī bez kuriozēm. Mums faktiski dažas dienas pirms tam, kad mums tipogrāfijā vajadzēja nodot gatavo maketu, izrādījās, ka mums ir tehniski kļūme tieši ar krāsām, dēļ kā mums vajadzēja maketā visas bildes pa jaunu nomainīt, izeksportēt. Maketētājs nebija priecīgs. Nebija priecīgs, bet gadās.